Sveicināti nozares kolēģi! Šodien mums būs mazs, īss, informatīvs podkāsts par būvindustrijas lielo alu 2025. Ar vārdu sakot, ar mani studijā ir Uldis Andersons un Ilmārs Leikums. Es esmu Nelda Elsiņa un aiziet. Tātad, lai mēs būtu īsi un interesanti, galvenais mērķis ir pieteikt kolēģus. Kā, kur, kad, un par to mēs jums īsi šodien pastāstīsim. Tātad, būvindustrijas lielā balva notiek jau kuru gadu pēc kārtas? 12. gads jau būs. 12. gads pietiekoši ilgi. Un ar ko mēs varētu būt tādi īpaši starp visām balvām, jo tās balvas ir Latvijā baigi daudz. Tieši ar to, ka mēs godinām cilvēku personību, mēs godinām kolēģi, kas ir vislabākais vai viens no labākajiem tajā kolektīvā, kas ir saistīts ar būvindustriju. Ok, tas ir baigi forši. Un cik es saprotu, tad mums ir visādi vecumi. Mums varam pieteikt studentu, studentu bakalauru, studentu maģistru. Mēs varam pieteikt gada inženieri, gada arhitektu, jaunāko inženieri. Un ko es vēl aizmirsu? Par Rīgu tu esi aizmirsusi. Jā, pareizi, tā jaunā nominācija Rīgas inženieris. Gada inženieris un pats galvenais ir jāpiesaka mūža ieguldījums būvindustrijā. Pareizi, paldies. Nozares seniori pelnījuši vislielāko paldies. Jā, un ar tiem nozares senioriem ir ļoti interesanti, ka tur nevar pieteikties, jebkurš, piemēram, tu Ilmār nevar. Tur jābūt vismaz 40 gadu pieredzē. Pareizi? Jā, man vēl nav, bet pēc dažiem gadiem varbūt arī būs. Un arī tā, ka tur, ja citās kategorijās nav ierobežojumi, tad šī kategorijā mēs apbalvojam tikai 6. Tā tas ir bijis daudzus gadus, tā tas būs arī šogad. Tā, ko mums tur vajag? Tad sanāk, mums vajag pieteikumu, Jā. vajag foto, Motivācijas vēstuli, Kaut kāda naudiņa vēl jāiemaksā. kaut kāda naudiņa jāiemaksā. Cik tur bija? Šķiet, ka 50 eiro, jā, 50 bija. Bet vispār to var pastīties mājaslapā sīkāk. Jā, un mājaslapā tātad lielā balva.lv, tā ir viena mājaslapa, un otra jau visu zināmā Latvijas Būvinženieru savienības mājaslapa, Tieši tā. kur arī viss tas ir aprakstīts. Kad mums tas viss notiek? Kad mums viss notiek? 8. oktobrī. Ir kā laiks vēl ir, bet pieteikumu mums jāiesniedz līdz 12. septembrim. Ne vēlāk, bet labi būtu ātrāk. Skaidrs, tātad 8. oktobrī mazajā ģildē būs apbalvošanas ceremonija labākajiem no labākajiem. Tiekamies mazajā ģildē. Tiekamies, paldies! 8. oktobrī. Un paldies mūsu atbalstītājiem, kas šo pasākumu atbalsta.